Tiešām skaista dziesma, nesen izskanēja upe Ievas Gerdenes izpildījumā, kas šo dziedātāju zina. Viņai tiešām ļoti skaistas dziesmas ir. Arī var atrast draugiem.lv profilā Ieva Gerdene. Tam ceru, ka sakariem būs labi. Citus te met ārā, Ievai tur problēmas ir, bet mums pagaidām viss ir labi. Paldies viņai debes Tevs par šo vakaru, kad atkal varam būt kopā. Šajā vakarā, šajā brīnišķīgajā svētdienas vakarā atkal sapulcēties brāļi un māsas un kopā lūgt Tevi, slavēt Tevi, pateikties Tev par šo aizvadīto jau nedēļu, kas būs atkal aizritējusi. Un atkal nāks jauna nedēļa ar jaunu darba cēlienu. Un tiešām Dievs vadi mūs katru pa saviem patiesības ceļiem, lai mēs vienmēr turētos kopā ar Tevi, arī kad nāktu pārbaudījuma brīži, lai mēs vienmēr turētos kopā ar Tevi un nepadotos. Tiešām vadi mūs to un tiešām pieskaries mums ikvienam. Un svētī arī šo vakaru, svētī šo diskusiju, lai arī šis diskusijas vakars būtu no Tevis piepildīt, lai arī nebūtu nekādas problēmas. Tiešām Dievs, lai Tev ir slava un pateicība par visu un gods, un tiešām izlījies par mums. Svētī ikvienu, kas ir šovakar pieslēdzies, lai dzirdētu Tavu vārdu. Tiešām Dievs, lai Tev pateicība un slava un gods par visu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Uzlikšu vēl vienu dziesmu, jau mūsu skaistāko dziesmu. Domāju, ka tai būs labāka kvalitāte, un tad arī labāk varēsim dzirdēt dziesma Jēzu, ko var dot draugam vislabākam, kas jau ir kļuvusi par mūsu diskusijas vakara himnu, tam, kur viņa man palika, kaut kur jābūt. Kaut kur vajadzēja būt maz uzmanību. Jēzu, ko var dot, lai skan.
Tām tie, kas gribēs pievienosies paši, vairs nevienam nezvanīšu. Kas mēs esam, tas mēs esam. Tā, un tu nekavēsim laiku. Sāksim arī šī vakara tēmu, par kuru jau es jums minēju. Biju arī draudzē ļoti jaukā seminārā, kad mums bija no Rumānijas mācītājs. Un kad viņš runāja no Nehemijas 3. nodaļas par Jeruzālemes 10 vārtiem. Arī esmu šo tēmu sašaurinājis īsākā kontekstā, jo šīs visas 10 lekcijas nav iespējams mums te tā skaipu izrunāt. Ir iespējams izrunāt, bet tad, protams, ilgākā laikā, jo mums šīs seminārs bija vienā dienā no 2 pēcpusdienā līdz 8 vakarā, un otrā dienā bija no 10 līdz 7. Tā kā stundas bija garas un ļoti brīnišķīgi šis sludinātais runāja. Tad šovakar mēs parunāsim par galveno un arī nākamā reizē no šīs pašas nodaļas. Un pēc tam būs Nehemijas 5. nodaļa, tā kā tagad varam tagad pāriet uz veco derību, protams, arī būs jaunās derības raksta vietas, un esmu galvenās pārdomas izrakstījis no šī sludinātāja, ko viņš runāja mums seminārā, tikai šaurākā kontekstā, pašu galveno. Tālāk, vēlāk arī palasīsim kādus pantus no Nehemijas 3. nodaļas, tas sākumā ir tā. Dieva vārds ir pilns ar zeltu un gaida, kad mēs to paši izrakstim, jo rokās mums neviens neko neiedos. Tā kā ļoti, ļoti pareizs teikums, jeb pārdoma, ka visa Bībele, viss Dieva vārds ir pilns ar zeltu, un mums tiešām tur ir jārokās arvien dziļāk un dziļāk iekšā, jālasa Dieva vārda patiesības, Dieva vārda apsolījumi, jāmeklē savā dzīvē, jārok šīs Dieva vārda zelta patiesības ārā, jo, kā jau zinām, ja mēs paši nedarīsim, neko mēs nesasniegsim. Trūkums ir tāds, ka mums ir bieži vien grūti noticēt, kas rakstīja Dieva vārdā. Atrodam kādu apsolījumu, piemēram, nebaiļojies, nebīsties, jo es esmu ar tevi, es parūpēšos, ir tādi apsolījumi. Un tad iezogās velns mūsu prātā un piemet arī šaubas un saka, vai tad tiešām Dievs par tevi rūpēsies, vai tad tiešām Dievs tev dos dienascho maizi, vai tad tiešām vai tev tiešām būs dziedināšana, vai tad tiešām būs spēcīga lūkšana dzīvē. Un tad mēs arī paliekam brīžiem šaubīgi, tā kā tas ir mūsu trūkums, ja mēs nespējam noticēt, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Bet Dievs grib, lai mēs būtu paļāvības pilni. Tā kā Dievs vēlas, lai viņa bērni būtu paļāvības pilni, tas tiešām ļoti svarīgi, lai mēs savā dzīvē vienmēr paļautos uz Dievu. Varam arī ieskatīties Jeremijas grāmatā 21. nodaļā. Jeremijas 21. nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Tā, Jeremijas 21 no 1 līdz 9. Šis ir tas vārds, kas nāca par Jeremiju no tā kunga, kad ķēniņš Cedekija sūtīja Paškuru, Malkijas dēlu un priesteri Sefaniju, Māsais dēlu pie Jeremijas un lika tam sacīt. Runā tu ar to kunga mūsu dēļ, jo Bābeles ķēniņš Nebukadnecars ir mūs aplēncis. Varbūt tas kungs darīs atkal ar mums kādu brīnumu, kā citkārt, ka šis no mums aiziet. Tad Jeremija tiem sacīja, atbildiet Cedekijam tā
Tā saka tas kungs, Izraēla dievs, redzi, kara ieročis, kas jūsu rokās, ar kuriem jūs līdz šim cīnījāties pret Bābeles ķēniņu un pret kaldījiem, kas jūs aplenkuši un cīnījāties ārpus mūriem, tos es gribu pagriezt uz otru pusi un tos visus vienkopus ievest pilsētā, un es pats karošu ar jums ar paceltu roku un stipru elkoni, ar bardzību, cīņas, deksmi un lielā niknumā. Un es nogalināšu visus šai pilsētā dzīvojošo cilvēkus un lopus, tie mirs nāvīgā visu iznīcinātajā sērgā. Pēc tam tas kungs saka, es nodošu Jūdas ķēniņu, Cedekiju, līdz ar viņa kalpiem un tautu, kuri būs pāri palikuši pilsētā no mēra, no zobena un bada, nebagināts ar Bābeles ķēniņa rokā un to rokā, kas cietas pēc viņa dzīvības, lai viņas nokauj ar zobenu bez žēlastības, tot netaupa un nesaudzē. Bet tautai šeit saki, tā saka tas kungs, redzi, es lieku jums priekšā izvēlēties dzīvību vai nāvi ceļu, kas paliek šeit pilsētā, tie mirs no zobena, no bada vai mēra, bet kas iziet un padodas kaldījiem, kas jūs apsēduši, tie paliks dzīvi un nokļūs drošībā. Tā kā mazliet varam uzmanību pievērst, ka jau 8. pantā ir teikt, ka Dievs liek mūsu priekšā dzīvību vai nāves ceļu. Izvēle ir mūsu rokās, pa kuru ceļu mēs iesim. Vai nu iesim pa šauro ceļu un iemantosim dzīvību, svētības no Dieva, vai iesim pa plato ceļu un iemantosim pazušanas ceļu un lāstu un visādas sērgas, slimības, par ko rakstīt Dieva vārdā. Slimības mūs piemet velns virsū, nevis Dievs, svarīgi atcerēties. Dievs tikai mūs māca, pielaiž kādas grūtības, mīlestības dēļ, par ko jau esam runājuši iepriekšējās reizēs. Un tā varam iet tālāk. Kas jau vairāk izprot šo vecās derības nodaļu, Nehemijas 3. nodaļu, kas ir pētījuši, tad varbūt sapratīs daudz ko vairāk, varbūt Jānis vairāk izpratīs no šīs Nehemijas nodaļas. Man tā bija tā interesanti klausīties, ko runā šī nodaļa, kad šī nodaļa runā par mūri, par cietoksni un sienām, kāpēc ir cietoksnis un sienas, kas mums nāk prātā, kas ir siena. Tā ir domāta aizsardzībai. Arī vārtiem ir svarīga nozīme, kā jau Nehemijas 3. nodaļā varam izlasīt 10 vārtus. Gan mūrim ir mērķis, jo tiem ir mērķis, kas jāpatur, kas jāpatura ārpusē, un mērķis tos, kurus ielaist iekšā pa šiem dzīvības Dievu vārtiem. Mūrim un sienai jākalpo kā aizsardzībai, kā jau zinām arī Jeruzālemē šo, ka rādīja bildes, laikam 6 metru garais rauda mūris, vai kas tur bija tāds ļoti augsts sienas, uzceltas mūris sienas, kam jākalpo kā aizsardzībai. Tad ir izlasīsim vēl no Jesajas 60. nodaļas 18. panta. Jesajas 60.
Iesajas 60. nodaļa, 18. pants. Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu sauksi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu. Tā kā ļoti brīnišķīgs salīdzinājums, ka mūri mums būs kā par pestīšanu un vārti kā par slavu. Dievs ir mūsu tēvs, un mēs esam viņa bērni. Un Dievs runā uz mums caur savu vārdu, Bībeli. Ja mēs Bībeli nelasām un neveidojam ar Dievu personīgas attiecības ikdienas, tad arī Dievs nevar uz mums runāt. Un vēl tad var savā pusē pasmieties, ka mēs nelasām Bībeli un ka esam savā ticības dzīvē paliekam ar vien vājāki. Tiešām pārdomāsim, turēsimies stipri pie Dieva, un lai tiešām Dievs mums palīdz, un lai tiešām Dievs vada mūs katru. Tālāk ir Dāvida lūkšana, 57. salms. Dāvida lūkšana, 57. salms, un varbūt kāds jau šo salmu zina. Dāvida lūkšana, 57. salms, un šeit jau ir lūkšana briesmās un pateicība glābšanās. Nolasīsim. Dziedātāja vadonim pēc meldijas nepazudini. Dāvida sirdsdziesma. Kad viņš bēga no saula alā, apžēlojies par mani, ak Dievs, apžēlojies par mani, jo pie tevis meklē patvērumu mana dvēsele, un tavu spārnu ēnā es paglābjos, kamēr nelaime būs garām. Es piesaucu Dievu, visaugstāko stipro Dievu, kas manu lietu izvedīs līdz galam. Viņš sūta no debesīm man palīgu, viņš stāv man klāt, kad mans naida pilnais vajātājs vēro pret mani savus nievājumus. Dievs sūta no debesīm savu žēlastību un uzticību. Mana dzīvība norit starp lauvām, es esmu savu naida pārņemto ienaidnieku vidū, starp cilvēkiem, kuru zobi ir šķēpi, un bultas, un kuru mēle ir zobens. Pacelies Dievs augstu pāri par debesīm, par visu pasauli, lai izplešas tava godība. Viņi izlikuši tīklu maniem soļiem, mana dvēsele ir nospiesta, viņi izrakuši manā priekšā bedri un paši tanī iekrituši. Mana sirds ir droša, ak Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un spēlēšu, mosties mana dvēsele, mosties arfa un cītara, es modināšu rīta blāzmu, es tev pateikšos tautu starpā, kungs, es dziedāšu par tevi slavas dziesmu tautu vidū, jo tava žēlastība ir liela līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem. Pacelies, ak Dievs, pāri par debesīm un izplet savu godību pār visu pasauli. Tiešām atkal ļoti brīnišķīgs salms, kur var runāt, bet šoreiz atkal nevaram tik visam, tik daudz pieskarties. Arī par šo salmu runāt, ka tiešām Dāvids jau lūdza, apžēlojies par mani, ak Dievs, apžēlojies par mani. Dāvids meklēja pie Dieva patvērumu, un viņa dvēsele raudzījās uz Dievu. Viņš piesauta Dievu, kā jau varam lasīt. Viņa dvēsele līksmoja, slavā, pateicībā pie Dieva. Tiešām, lai arī tā būtu ar mums, ka mēs tā ieti pateicība un arī grēka nožēlā, kā arī Dāvids, tālāk, kad ir Dāvida grēka nožēlas salms. Un tad ir arī Sālamana pamācības 25. nodaļa, 28. salms, 28. pants, atvainojot.
jūkņautas salma ar pantiem, Salamana pamācības, 25. nodaļa, 28. pants. Un tur ir teikt tā, Salamana pamācības 25, 28. Vīrs, kas savu garu nevar savaldīt, ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti. Lūk, Salamans raksta šādi. Vīrs, kas savu garu nevar savaldīt, ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti. Viņa jau visa dvēseles sirds ir sagrauta. Ja mēs iesim personīgās attiecībās ar Dievu, tad arī no mūsu dzīves varēs plūst Dievam slava. Ja mēs veidosim personīgas attiecības ar Dievu, tad arī no mūsu dzīves varēs Dievam plūst slava. Un tālāk 100. salms, 4. pants. Visa salma atkal nav laika lasīt, un arī nevajag, to jūs variet paši izlasīt. Arī ļoti labs salms ir. Tur ir tikai 5 pantiņi, tā kā var nolasīt visu. Domāju, ka būs kādi vairāk pantiņi, tikai 5 pantiņi. Pateicības salms. Gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes. Kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš ir mūs darījis, un ne mēs paši, par savu tautu un par savas ganības avīm. Un tad uzmanību pievēršiet šim pantam. Ieejiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu. Jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlastība paliek mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Tā kā ieejiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateiciet viņam, slavējiet viņa vārdu. Āmen, tiešām, slava Dievam. Ir lietas, kuras vienīgi Dievs ir lietas, kas vienīgi Dievam ir jādara, un kas Dievam ir iespējamas izdarīt. Un ir lietas, kas arī mums jādara pašiem. Vienīgi Dievs ir mūsu patiesība, kas nāk ar glābšanu. Jo Jēzus ir nācis uz zemes, lai mūs pārliecinātu par patiesību un par grēku, un lai mēs arī, nožēlojot savus grēkus, iemantotu, ja dabūtu grēka piedošanu. Ir lietas, kas mums jāizlem pašiem, vai to darīt, vai tur iesim, vai tur neiesim, vai to nedarīt. Pašiem mums ir galva uz pleciem, paši esam lieli cilvēki, prāti katram uz pleciem, tad katram jāpieņem savi lēmumi. Neviens mūs tā nepieņem, tikai atkal svarīgi, kā mēs tos pieņemsim, vai pareizi vai nepareizi, un tad atkal katram pašam būs par sevi jāatbild. Un Jāņa evaņģēlijas 10:10. Tu laikam bija teikt tā, ja es pareizi atceros, es esmu nācis, lai mūsu dzīvību tam Jāņa 10:10 tam pārliecināsimies. Kur palika? Jāņa evaņģēlija, Jāņa 10. nodaļa un 10. pāns. Jā. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Pareizi jau es pateicu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Dievs ir nācis tiešām uz šīs zemes, lai mums būtu dzīvība un arī būtu pārpilnība. Bet ļaunais jau nesnauž un neguļ. Tas ir nācis, lai mūs nokautu un nomaitātu. Un šeit jau ir garīgā cīņa starp labo un starp ļauno.
izvēle mūsu rokās. Tāpat mums Jēzus dod visu nepieciešamo, vēl vairāk, kā jau tika teikt, ka viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Arī ļoti svarīga patiesība, ka neviens dzīvē nav bez problēmām. Tāpēc mums ir jācīnās Dieva spēkā. Un Dieva spēkā tas ir iespējams, kā jau teikt, Filipiešiem es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru, un mūsu stipru dara Dievs tas kungs. Te jau atkal cilvēki sāk pēc tam diskutēt un kurnēt, kāpēc Dievs nepalīdz, kāpēc es esmu slims, kāpēc man nav darbs, kāpēc man nav nauda, un tā tālāk. Bet jāmeklē pašiem vaina, kur mēs esam paši kļūdījušies, un nevajag vainot vienmēr Dievu. Pēc tam cilvēki sūdzās, kāpēc viņi aizgāja mūžībā, tik un tik gados, kāpēc nevarēja vēl padzīvot, bet tiešām viss ir Dieva rokās, un viss ir atkarīgs arī no mums pašiem. Kā jau teikt, grēka alga ir nāve. Varbūt tiešām arī kāda dzīvē ir šis grēks, un grēkam ir sekas. Ir daudzi, kas grib, lai ir attiecības ar Dievu, bet to nevar, jo reliģija nevienu neglābi. Tikai Dievs, ne luterāņa, konfesija, ne baptisti, ne katoļi, ne pareizticīgo, ne visas evaņģēliskā tevi neglābi. Ja tavā dzīvē nav Dieva, nav jau jēga aiziet uz baznīcu, nosēdēt baznīcas solā un aiziet mājās, tāpat kā tu aizgāji uz baznīcu, ja tu neko neesi no tās svētrunas ieguvis, ja tu neesi neko saklausījis savā sirdī, ja tu neko neesi pieņēmis savā sirdī, čekšīša pēc nav jēga iet. Ja mums nav patiesa atgriešanās, un ja mēs esam piedzimuši no augšienes Dievam. Cilvēki domā, es aiziešu uz baznīcu, tagad būs lielie kalni, tagad būs svētības, tagad viss birs no gaisa zemē. Būtu jau labi, bet pašiem kaut kas ir jāsasniedz, jāmeklē. Dieva vārdā, kā jau sākumā runāju, Dieva vārds ir pilns ar zeltu un gaida, kad mēs to paši izrakstīm. Viss ir mūsu pašu rokās, neviens tev rokās nedos, mīļie brāļi un māsas. Arī kristība mūs neglābi, ja mēs nokristamies tāpat vien. Ja mūsu sirdīs, kā jau teikt, ja nav patiesa augšām patiesi jaunpiedzimšana augšienes un grēku. Un ja mēs esam savus grēkus Dievam izsūdzējuši, tad jau nav nozīmes, ka mēs zem tā ūdeni palienam, vai mums tās piles uzlaka uz galvas. Ļoti nopietni, viss ir atkarīgs no mums. Sāksim kaut ko darīt katrs viens. Katram savi plusi, katram savi mīnusi. Jālūdz tiešām Dievu, lai Dievs tiešām mūs maina, palīdz, dod spēkus mainīties, un tad jau arī varēsim redzēt augļus un Dieva žēlastību un visu pārējo savā dzīvē. Tā nu ir, ka pašiem kaut ko jāsāk darīt. Mēs esam kristieši, un mums jābūt personīgām attiecībām ar Dievu, kā jau es teicu.
Nav jau nozīme, ka tu esi kristīts, iesvētīts, bet ja tev nav personīgas attiecības ar Dievu, šeit jau ir tas āķis. Kāda visam tam nozīme, ka tu esi iesvētīts, ka tu esi kristīts, ja tu nemeklē Dievu, ja tu nelūdz Dievu, ja tu nelasi Bībeli, kāda visam tam nozīme. Smukuma pēc. Nav nekāda nozīme. Mateja evaņģēlija 7. nodaļa 14. pants. Mateja 7.14. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas atrod, tā kā jau es te pirms brīža pieķēros. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Diemžēl arī tādi, kas maz atrod, kas grib maldīties pa divām pusēm. Bet Dievs saka, vai nu esi karsts vai augsts, remdenos viņš izspļaus ārā no savas mutes. Nav vidusceļa, nav. Vai nu dzīvība, vai nu nāve, vai nu svētība, vai nu lāst. Tā kā izvēlēsimies paši. Cilvēki nevar izbaudīt pieaugošu dzīvi, ja viņi savas sirdis, cilvēki nevar izbaudīt pieaugošu dzīvi, ja viņi savā sirdīs neko nejūt pret Jēzu Kristu, kā jau es arī te jau pirms brīža runāju. Kāda visam tam nozīme? Ka mēs ticam Dievam, ka mēs ar saviem vārdiem sakam, es mīlu Dievu. Viegli jau ir pateikt, es mīlu Dievu, viegli ir pateikt, es ticu Dievam, bet vai tas parādās arī mūsu ticības dzīvē, vai tas parādās arī ticības ceļā, ka mēs mīlam patiesu Dievu un kad staigājam pa viņa patiesības ceļiem, kā jau es teicu. Dievam vajag tavu sirdi. Dzīve ar Jēzu dod mums arī noteiktību. Un tālāk Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa no 18. līdz 22. pantam, Mateja 4, 18 līdz 22. Mateja 4, no 18 līdz 22. Un staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus Sīmani, sauktu Pēteri un Andreju, viņa brāli tīklu jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš tiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, un tie tūdaļ astāja savus tīklus un sekoja viņam, un no turienes tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu, Cebedeju tīklu slāpamu, un viņš tos aicināja, un tie tūdaļ astāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Tad mums arī tā ļoti interesanti seminārā stāstīja, kad arī mums jābūt šim zvejniekam, šim dievu māceklim, kas mēs zvejojam šīs zivis, kā mēs varam pastāstīt par Dievu, un kad arī pēc tam seko augļi, ka viņas Dievu pieņem savā sirdē, tā kā būt par vienu no Dievu mācekļiem, kas stāsta, kas lūdz par šīm pazudušajām dvēselēm. Būsim kā pasaules gaisma šajā tumsā. Tālāk svarīgs punkts, mums ir jākoncentrējas uz Dievu. Un mūsu dzīvē ir jāliek Dievs pirmajā vietā.
svarīgi arī domāt, kas aizpilda mūsu laiku. Cik mēs veltam laiku Dievam, un cik mēs laiku, un ko mēs darām kaut ko citu. Vai nav tā, ka televīzijas pārraidēm neatvēlam vairāku laiku nekā Dievam, vai nav tā, ka kādu žurnālu lasīšanai atvēlam vairāku laiku kā Dievam, vai nav tā, ka kādu mūzikas klausīšanai, kas nav sakarā ar Dievu, ar kristīgām dziesmām, atvēlam laiku citam, nevis vairāk nekā Dievam, tā kā, un velns jau šeit piezogās ātri, un grib laiku nozagt ātrāk. Paskaties vēl, palasi vēl, paklausies vēl, aizej tur, izklaidējies tur, un tur jau ir tas ātris, ka mēs bieži vien iekrītam. Strukās iekšā. Kad mēs mīlam Dievu, tad arī spēsim mīlēt cilvēkus, kas ir apkārt mums. Dievs grib, lai mēs savā ticības dzīvē pieaugtu. Svarīgi ir šis pieaugšanas posms, un tālāk Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa un 16. pāns Jāņa 15, 16. Jāņa evaņģēlijas 15, 16. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgsit manā vārdā, viņš jums dos. Saskaņā ar to, kāda būs Dieva griba. Nelūksim tagad sarkanu mašīnu, ja nebūs Dieva griba, nebūs tev tā mašīna, tā kā piemērs. Piemērs ir saskaņā ar to, kas ir Dieva griba. Mums ir jāiet un jāceļ šis mūris arī savā ticības dzīvē, uz kāda pamata mēs tos celsim, un jādalās ar citiem cilvēkiem, ar Kristu. Mums ir jāstrādā, lai celtu, jāpieņem tas, uz ko mēs esam aicināti, strādāt un jāsāk strādāt. Tu jau nevienu neglābji, bet tu nes evaņģēliju, un to dara Dievs. Mēs pasludinām, bet Dievs tikai var glābt. Ne es tagad kāda var izglābt. Arī es jūs nevaru izglābt šajā vakarā, pasakot, ka Dievs tevi mīl. Un sludinot šo tēmu, nevar neviena dzīvi izglābt. Visi ir Dieva rokās. Viņš tikai mani lieto, un Dievs var tikai mūsu sirdis glābt. Divas vārtus mēs jau laikam izgājām. Trešie vārti ir dzīvot savu dzīvi. Tā. Tad jau jāatver Nehemijas 3. nodaļa. Otrie vārti bija zvejnieka vārti. Ja? Nehemijas 3. nodaļa, un tad, lai jūs ziniet, kas tie bija tie pirmie vārti. Divas vārtus jau esam izgājuši. Tad palasīsim līdz 2 vārtiem no sākuma. Tad cēlās augstais priesteris Eliašips un viņa priesteri brāļi un uzcēla auju vārti. Pirmos tad bija auju vārti, par ko mēs parunājām. Pirmie bija auju vārti. Viņi iesvētīja tos un iecēla tiem durvis, kā jau es runāju par šo ceļu, par šiem šaurajiem vārtiem. Un šeit jau ir šie auja vārti. Viņi iesvētīja tos un iecēla tiem durvis, viņi turpināja darbus līdz Hamejas tornim, un tad tālāk līdz
Hananēla tornim. Aiz viņiem strādāja Jērikas vīri, un aiz tiem strādāja Zahurs, Imrija dēls, un Seanas dēli, Cēla zivju vārtis, kā jau es arī pieminēju, otrie bija zivju vārti, kad mums jābūt zvejniekiem. Tālāk viņi nostiprināja to baļķus, ielika tos durvis, bultus un aizšaujamos. Aiz viņiem laboja Meremot, Hakota dēla, Ūrijas dēls, un blakus viņam laboja Mešulāms, Mešeza bēla dēla, Berekjas dēls. Tālāk aiz viņiem laboja Tadoks, Bānas dēls. Viņam līdzās labošanas darbus veica tekojieši, bet viņu dišķiltīgie nelieca savus kaklus sava kunga darbā, un Jojāda, Pašeaha dēls un Mešulāms, Besodģets dēls, izlaboja vecos vārtus. Viņi nostiprināja baļķus un ielika durvis, bultus un aizšaujamos. Tālāk ir vecie vārti. Un tad tālāk, kā jau es teicu, dzīvot savu dzīvi, kā mēs dzīvojam savu dzīvi. Un Nehemijas 3. nodaļa no 4 līdz 6, to jau es nolasīju. Tad tie ir vecie vārti. Un Jeremijas 6. nodaļa 16. pants, Jeremijas 6:16. Tad es iecēlu sargus par tiem un atgādināju viņiem, klausājieties taures skaņās, bet tie atbildēja, mēs negribam klausīties tā kā. Un tad tālāk ir punkts, pirmais punkts, paklausīt Dievam, vai mēs arī savā ticības dzīvē paklausam Dievam, kā šeit nolasot Jeremijas grāmatu, 6. nodaļa 16. panta, kas šeit negribēja klausīties. Vai arī mēs klausam Dievam? Tad varam paši domāt. Bet daudzi negrib Dievam paklausīt un paļauties. Arī ļoti svarīgi ir, ka daudz cilvēki nevēlās Dievu piedzīvot savā dzīvē, kad negrib paklausīt Dievu vārdam, kam mums vajadzētu paklausīt, un ka arī negrib paļauties. Un tāpēc arī nebūs svētība mūsu dzīvē, ja mēs nebūsim paklausīgi un ja nepaļausimies uz Dievu vārdu. Tad nekādas svētības varam negaidīt. Ja mēs staigāsim Dieva ceļus, tad arī savā dzīvē atradīsim mieru. Miers tikai būs, ja mēs paliksim saskaņā ar Dievu vārdu. Dievs mūs atjauno. Dievs nāk un dod mums daudz vairāk atpakaļ nekā to, ko mēs esam atdevuši. Tālāk ir apmācība, kad mums arī jābūt apmācībai pret tiem, kas ir ticībā vājāki, vecākiem un gudrākiem ticības dzīvē, jāapmāca jaunākos, kas savā dzīvē nav, kas savā ticības dzīvē nav vēl tik spēcīgi. Vecāki apmāca jaunākos ticības dzīvē. Ir jāspēj arī mums dot padomus garīgajā dzīvē, tiem, kas ir vājāki. Ja tu gribi dot spējīgus padomus, tad tev ir spējīgam pašam mācīties. Mūsu standartam ir jābalstās uz Dieva vārdu. Mūsu padomiem ir jābūt saskaņā ar Dieva vārdu. Es jau tagad nevaru kaut ko izraukt no sava prāta un pateikt, Jēzus uzcēla tur mājas, viņš dzīvoja tur,
sacēla pilis, sacēla mājas, ja tas nav rakstīts Dieva vārdā. Kur viņi tās pilis cēla, kur viņi tās mājas uzbūvēja. Varbūt es te izgudroju par pilīm, par mājām, ja tas nav rakstīts nemaz Dieva vārdā. Tā kā mūsu pamācībai ir jābalstās uz Dievu vārdu, nevis uz kādiem izgudrojumiem. Tām kaut kas pazuda. Krišānim zvana. Pārējie ir. Tā, Justis arī. Tā. Tā, tagad laikam ir visi kaut kas te pazuda. Tā, tagad dzirdam kaut kas novienoja. Tā, labi. Iesim tālāk. Tā. Tad būs, mums ir jābūt iesaistītiem Dieva darbā. Kā jau es teicu, vecākie pamāca jaunākos. Tāpat arī ir mūsu garīgā dzīve. Ka nekas nenotiks, bet ir jāmeklē Dievs. Ka mums ir katram jāmeklē Dievs mūsu dzīvē, un ka katram sava dzīve ir jābalsta Dieva vārdu uz viņa principiem. To, ko saka viņš, nevis ko mēs paši gribam, jeb izgudrojam. Apmācība nozīmē dalīšanos ar dzīvi. Mums pašiem jābūt iesaistītiem, ka esam mācekļi, lai dotu to, ko mēs paši esam saņēmuši. Mēs varam apmācīt ar savu dzīvi. Viss sākās ar mūsu pašu dzīvi. Ka mēs varam liecināt to, ko esam piedzīvojuši savā dzīvē. Vārti, kā jau runājām par vieniem no vārtiem, kas ir zivju vārti. Zvejot un ej un dari par mācekļiem. Tev paši un kā, jo mums katram ir jābūt par mācekli. Un nākamie vārti ir ielejas vārti, tā kā jāpalas arī tālāk Nehemijas 3. nodaļu no 7. panta. Un aiz viņiem laboja Gibeonietis, Meletja un Meronotietis, Jadons, Gibeonas un Mispas vaīri, kas bija padoti aiz Ēfratas pārvaldnieka sēdekļiem. Aiz viņiem laboja Usiēla, Harhejas dēls un citi, kas bija zeltkaļi. Viņiem līdā strādāja Hananiņa kārt no ziežu maisītājiem, un viņi atjaunoja Jeruzālemi līdz platajam mūrim. Tā kā šis laikam arī būs tas. Tā, un šitas laikam arī būs tie vārti, pa kuriem es gribēju teikt. Platais mūris. Platais mūris, un tie ir arī kā ielejas vārti. Ka pie mūsu sirds zemes ir katram jāstrādā. Jātīra savas sirds zemes. Jārūpējas, jo nekas nenotiek tāpat vien. Ielejas vārti ir grūtības, kā jau mēs zinām, un kā jau, kad laiku atpakaļ runājām 2 svētdienas pēc kārtas par cerību un par šo ieleju. Daudz nepieskaršos šovakar, bet mazliet būs. Ielejas vārti. Uz kalna nevar nekas augt,
Bet mēs augam parasti ielejā. Mēs parasti augam caur grūtībām, kad Dievs mūs pārmāca savā mīlestībā. Kamēr cilvēkam labi, tikmēr viņš jau neko negrib iegaumēt, tikmēr viņš jau negrib neko darīt, domā, man ir labi, man ir darbs, man ir nauda, man ir mašīna, man ir māja, nu tagad tik uz priekšu, uz laimi meklēt. Bet te tev pēkšņi ne tev darba, ne tev nauda, ne tev mašīna, ne tev māja, nu tad sāk aizdomāties. Tā vienā jaukā brīdī viss tev pazūd. Un tur jau ir tā ieleja. Ja tu gribi ja tu gribi izaugsmi, arī savā garīgajā dzīvē, tad tev ir jāpieņem, jāieaitina savā dzīvē arī ieleju vārti. Mēs augam ielejā. Mēs augam ielejā, atkārtoju jau 3. reizi. Un tālāk varam lasīt mūsu brīnišķīgo psalmu, 23. Dāvida dziesmu. Visi nelasījuši, bet tikai 4. pantiņu. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavas gana zizlis mani iepriecina. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavas gana zizlis mani iepriecina. Salmā, kā jau varam teikt, ka Dievs mūs vada pa zaļainajām ganībām un lieto zizli, kas nav, lai mūs sodītu, bet lai vadītu un virzītu. Tavs gana zizlis mūs vada. Un Dievā mēs atrodam mierinājumu. Tāpēc Dāvis saka, tavs gana zizlis mani iepriecina un mierina. Ielejas un grūtības ir tās, lai mūs darītu pilnīgākus. Nehemijas 3. nodaļa 7. pantu mēs jau arī laikam lasījām. Tā, Nehemijas 3. nodaļa 7. pants, jā, lasījām, un tad 1. Pētera 2.14. Pirmā Pētera 2.14, gan valdniekiem, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Nav laika visam pieskarties, jau 10, vēl bišķi uzmanības. Un tad nākamā reizē turpināsim iet tālāk. Un tālāk būs 5. vārti, 6., 7., 8., 9., 10. Ja mēs 5 vārtus paspēsim nākamā reizē izrunāt. Tagad tiksim pirmos 4. Mūsu biznes un kalpošana, tā ir arī ieleja. Tas tev ir jāpieņem. Tev dzīvē ir jāatrod balans un līdzsvars. Tāpat kā uz svariem, kad uzliek preci, tagad jau tie modernie elektroniskie svari ieeja veikalā, skaitļi parāda, cipari, summu uzsit, gramus uzsit, bet bija jau tādi svari, ka uzliek un tad smagākais paceļās, smagākais paceļās un to vieglāko nomet zemē. Un tāpat arī mūsu dzīvē vajag atrast balansu, līdzsvaru. Kas tevi uzturēs? Tev ir jāiet pie Dieva, lai atrastu līdzsvaru. Mums ir jādalās un jābūt kopā arī citu problēmās. Arī jāatbalsta tie, kas ir kādās grūtībās. Un tālāk romiešiem 5. nodaļa no 1. līdz 5. pantam.
Romiešiem 5. nodaļa, 5. nodaļa Romiešiem 1.–5. pantam. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus, bet arī savās ciešanās. Zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dod. Tā kā arī ļoti brīnišķīgs pants, par ko varētu runāt. Grūtības nes patiecību. Patiecība dod pieredzi. Mēs gribam uzreiz pieredzi, bez patiecības, bet tā nemaz nebūs. Viss nāk ar gaidīšanu. Pieredze nes cerību. Bezcerīgi cilvēki nav tie, kam nav problēmas. Parasti viņos var atrast gan prieku, gan arī redzēt tos, kam nav problēma, bet viņu sirdīs nevar atrast nekādu cerības sēkliņu. Daudziem nav cerība. Tos var saukt par bezcerīgajiem. Mācīsimies pieņemt ielejas, tāpēc, ka ielejas vārti, tā ir ieeja Jeruzālemē. Kā mums arī šis sludinātājs Marijus ļoti brīnišķīgi sludināja, mācīsimies pieņemt ielejas tāpēc, ka ielejas vārti, tā ir ieeja Jeruzālemē. Mēs esam Dieva rokās, un nekas mūs neizraus no Tēva rokas, jo mēs esam Kristū, nekas mūs nevar sakaut, jo Kristū mēs esam uzvarētāji. Dievs tevi neatstās. Un tālāk mazliet atkārtojumam par to, ko mēs esam izrunājuši. Esmu savilkts jau mazu kopsavilkumu, 2 minūtēs, 3. Galvenais dzīves mērķis ir tas, ka mums ir dzīve ar mērķi. Katrai mūsu dzīvei ir jābūt dzīvei ar mērķi. Kad mēs gribam augt, Dievs noliek mūsu priekšā modeli, uz ko mūsu dzīvi vajadzētu koncentrēt. Tava pestīšana nāk no Kristus. Dievs mūs pestīja, nevis tava reliģija, kam tu piederi, jeb konfesija. Viss, kas mums ir jādara, ir jāpieņem un jāieiet pa Dieva vārtiem. Mūsu dzīve ir jāiegulda citu cilvēku dzīvēs. Mūsu draudzē bieži vien pietrūks evanģelizācijas. Mēs nepaņemam daudz laiku uz evanģelizāciju, bet ņemam laiku apmācībai. Pirmais punkts – seko laiks, lai būtu apmācība cilvēku dzīvēs. Cilvēkam ir jāseko un jāieiet un jāiziet cauri ielejām. Ja mēs esam pieņēmuši Kristu, tad mums ir jāskatās, kāda cilvēka dzīvē, kurš ir vecāks ticības dzīvē. Kā jau teicu, vecākais ticības dzīvē apmāca jaunāko. Lai varētu palīdzēt sagatavot kādus ticības dzīvē, tam jābalstās saskaņā ar Dievu vārdu un Dievu vārdu patiesībām. Tas ir šovakar no manas puses pirmajā daļā šī brīnišķīgā uzvara, šī brīnišķīgā uzruna, ja pārsētos uzvara arī mums ir, uzvara arī mums būs tad, ja tiešām pieņemsim šīs patiesības, visus šos vārtus, ielejas. Un nākamā reizē iesim tālāk, runāsim tālāk par pārējiem vārtiem. Lai vēl skan viena dziesma, un tad arī nāksim lūkšanās Dievu priekšā. Ja ir kādam kādas vajadzības, var sarakstē ierakstīt, par ko vajag lūgt. Tev.